Halo, halo. Kas tur zvana? Kas tur ar mani runā? Interesantā dzīves sezonā atrodamies. Lietas mainās. Daudz kas notiek. Cilvēciski. Es baidos. Jautājumi norimuši par lietām, kas notikušas. Nav vairs dusmas, tāds atvieglojums. Tomēr māc neziņa. Bet es domāju, ka tā neziņa tā ir tāda normāla lieta. Tāpēc es neķeru kreņķi. Es vienkārši esmu un daru to, ko es gribu. Gribu un zīmēju. Gribu un dziedu. Gribu un trenējos. Daru es lietas. Daru, ko gribu. Pohuju uz visu. Daru es lietas. Eju pa ielu. Pipēju cīgu. Man nekas neuztrauc. Lai gan bailes man nepamet. Es vienkārši sēžu un gaidu uz Dievu. Es ceru uz viņu. Un ko man citu vajadzētu darīt? Un nevis sēdēt un plēst savu dirsu uz pusēm. Vai stresot, nepamatot par lietām, par scenārijiem, par domām, kas manā galvā, ko sev saku, pats sev. Reizēm tie stulbie dialogi mēģina tevi ievest bedrē. Viņam nav tendence teikt neko labu. Vai nu lielīties, vai dusmoties, vai atgādināt tavu grēku. Tas stulbās domas, viņas ir bezjēdzīgas. Un kādreiz man mācīja, tev vajag sēdēt un domāt, vajag schēmot lietas. Bet godīgi, tas bija stulbākais padoms, kam es jebkad biju paklausījis. Jo sākot es domāt, attaisnoju lietas, ko darīju savā dzīvē, kas bija drausmīgas lietas, kas bija tīrākais grēks. Un es domāju, ka tā viss ir patiesība, ka es vienkārši varu darīt lietas, un ka par to nebūs nekādas sekas. Pats sev piemānīju, uzliku savu padeni. Baigā ilūzija, tāda kā matērija, kā planēta kosmosā, bez skafandras. Spiediens, brīvība, cerība uz dzīvību. Trešdienas rīts, 9:00. Viegls mākonis apkārt. Apmācies. Plāni joprojām nekādi. Šodien esmu es brīvs. Tā kā, ja gribi iečulot ar mani, padod man ziņu. Es esmu gatavs. Jā. Jo es vienkārši iečuloju pa dzīvi. Es negribu strādāt. Es negribu iespringt uz šo dzīvi, jo tā ir labi. Es vienkārši esmu brīvs, jo es esmu ar viņu. Un man no nekā nav bail. Saku, es brīvi. Es no tevs nebaidos. Un man apnika tas beats. Šķiet pārāk ilgs. Beidzot viņš beidzās. Yeah. Sorry.
Es dīvaini dienu. Neko nevar saprast šodien.